esiet sveicināti jaunā vlogā, esiet sveicināti, es domāju, ka šis būs tāds kā ļoti produktīvs vlogs, jo es gribu šo to sakārtot dzīvoklī, es gribu uztaisīt tādu kā revīziju, man ir diezgan daudz pirkumi, ko jums atrādīt. Es zinu, ka es teicu, ka es nedaudz iepauzēšu ar pirkumiem, bet man par attaisnojumu man ir jāsaka, ka visi šie pirkumi ir bērniem. Bērni neskaitās šajā nedaudz iepauzēšanas sesijā, bet jā, pulkstens ir 10 no rīta un mēs braucam uz Akropoli, es un Emītis, jo mēs dodamies garšīgās brokastīs ar Alīnu, jo, lai produktīvi strādātu, ir garšīgi jāpēta. Tā kā jā, to mēs arī izdarīsim, tas ir pirmais dienas plāns. Jā, es šo vlogu gribēju sākt jau mājās, bet mājās man tas īsti neizdevās, jo jā, man likās, ka man ir tik daudz laika, bet beigās es atapos, ka man nav tik daudz laika, tā kā jā. Bet jā, es šodien ļoti priecājos par to, kā man ir sanākušas lokas, visi pateicoties, protams, kā Kalējas silgas matulim, tā kā jā, šodien jūtos labi, labā noskaņojumā, priecīga, gatava produktīvi padarboties un, protams, šīs turpmākās 2-3 dienas es ņemšu jūs līdzi. Mikrofons ir, kafija ir, pirkumi no Sincei un Pepko tepat ir. Man gan jāatzīstas, ka es daudz labprātāk sēdētu tajā vietā. Emīlija arī ir. Es daudz labprātāks. Es daudz labprātāk sēdētu tajā vietā, kur es pēdējā laikā vienmēr filmēju, kur es arī filmēju savus make-up favorītus, man likās, bet es atkal esmu nonākusi līdz video filmēšanai visnepateicīgākajā laikā, kad saule spīd tieši sejā, un lai gan filmējot make-up favorītus, pēc tam ieraudzīju, ka klipi nav tik slikti, man nebija sevišķi ērti, tāpēc es pārvācos uz dīvāna, bet es domāju, ka mēs visi piecietīsim, vai ne, galā šādi foni būs vēl tikai pāris mēnešus, es neticu, ka es to saku. Labi, nevis pāris mēnešus, bet vairāk nekā pāris mēnešus, bet man arī 4, 5, 6 mēneši ir kā pāris mēneši. Ņemot vērā to, ka ilgtermiņā tas nav daudz. Bet jā, mani mīļie, es biju gan Pepko, gan Sincejā, un man jāatzīstās, ka es nedaudz satrakojos, bet tas ir tāda iemesla dēļ, ka Emīlija atkal no visa izauga, un es uztaisīju milzīgu revīziju ar viņas mantām. Starp citu, es gribu tad, kad atbrauks vīrs ar Markusu, tas, ko es gribu izdarīt, kad vairs nebūs korķi kaut kur 7 vakarā, es gribu aizbraukt līdz Iskam un nopirkt uzglabāšanas kastes, jo dotajā brīdī pie durvīm izskatās vienkārši briesmīgi, un es vairs nevaru skatīties uz to bardaku, un rīt visas šīs mantas aizvest uz boksiem, bet jā, es domāju, ka sāksim ar Pepko. Pepko es atradu ļoti daudz foršas lietas, galvenokārt Emīlijai, bet arī Markusiņam. Es dotajā brīdī domāju, ka es nešķirošu, es vienkārši iešu pēc kārtas un vilkšu ārā no maisa visu pēc kārtas. Pirmkārt, es atradu šādu te Minecraft džemperi, tā kā viņš mums ir apsēsts ar Minecraftu, tad es izdomāju, ka viņam varētu ļoti, ļoti patikt. Tad es nedaudz aptraku, un man liekas, ka es izpirku gandrīz visas Pepko zeķubikses, bet tā kā tuvojas augsts laiks, un zeķubikses būs
tā lieta, kas būs must have ikdienā, pat vairāki pāri dienā, tad es nopirku daudz zeķu bikses, šādas te rozīgas, 2 pārus, tad šādus te ar sirsniņām, tāpat es paņēmu šādas te rozīgas un baltas, un arī šādas te rozīgas un baltas. Pēc tam es paņēmu šādu te pudelīti Emīlijai. Es gribēju konkrēti šādu te ar vāciņu. Man jau šādas bija, kad Markus bija mazs, viņš ļoti ērti dot viņai dzert, un tajā pat laikā, kad es ņemu kaut kur līdzi, tad aiztaisīt ciet un ūdens neizlīst. Tad es ieraudzīju ļoti simpātisku kostīmu, šādu te Moncherie. Mammu, es atvainojos par izrunu. Šāds te džemperītis ar šādām te biksiņām. Es paņēmu vēl vienu komplektu, šādu te džemperīti ar mikīpeli un tāpat arī šādas te biksiņas. Tāpat es ieraudzīju un paņēmu viņai lacītes, jo visas tās lacītes, kas mums ir no silikona, un pretēji tam, ka es biju iedomājusies, ka silikona lacītes ir ļoti forši, jo viņām ir tāda kā kabatiņa, kur viss krīt iekšā, viņa rauj viņas nost, un rezultātā viņa man dotajā brīdī, tad, kad viņa ēd, es viņai neko nelieku, un, protams, man tas nav forši, jo pēc tam man ir 2 reiz vairāk jādomā pie tā, lai atverstu drēbes, tāpēc es noriskēju un paņēmu viņai lacītes. Es nezinu, vai no viņām būs kaut kāda jēga, bet, cena arī nebija tik traka, lai pēc tam nožēlotu. Tad es viņai paņēmu komplektu ar 2 džemperiem, viens šāds pelēks un viens šāds rozā. Tad es atradu ļoti piemīlīgu, manuprāt, kostīmu. Šādu te ar zaķīšiem, kaķīšiem, un klāt nāca arī šādas te biksiņas. Man likās, ka tā ir pidžama, bet tā nav pidžama. Labi, teorētiski es izvairos, jau šajā vecumā es izvairos no šāda tipa kostīmiem, jo viņus ir vienkārši grūti, jo vienkārši, ja viņai būs jāmaina pampers, viņu vienkārši būs grūti novilkt, jo nav dubultā rāvēslēdzē, bet es, kad biju veiklā, es goda vārds padomāju, ka tā ir pidžama, es vēl padomāju, vai cik forši siltā pidžama. Tā izrādās nav pidžama, un tad pēdējā lieta, ko es paņēmu viņai, ir šādi te džinsiņi. Tā kā jā. Un tad pēdējās 2 lietas, ko es paņēmu, stāvot pie kases. Pepko ir tāpat kā īstenībā ļoti daudzos veikalos, principā, ka tu ļoti gudrs mārketings. Stāvot un gaidot savu rindu pie kases, tev apkārt ir daudz un dažādi visādi sīki krikumi, un tu gribot, negribot, sāc skatīties apkārt un ieraugi pilnīgi viennozīmīgi to, ko tev vajag mājās. Manā gadījumā tas bija cepampapīrs un folijas, tā kā tos es arī paņēmu. Protams, ka čeks, bet tas nav viss, mani mīļie. Sinsei! Tātad, pirmkārt, Markusiņam šādu zilu jāku. Man iepatikās ar to, ka viņai ir ļoti mīksta un patīkama iekša. Arī Markus man ir izaudzis no visām drēbēm, tāpēc man bija viņam jāpiepērk labi daudz drēbju, tāpēc es paņēmu arī šādu te 3-paku ar biksēm, kur ir brūnas, tumši pelēkas un zaļas. Tas ir visērtākais apģērbs dārziņam. Tad es viņām paņēmu 2 cepures, vienu šādu te brūnā krāsā, otru šādā te zilā krāsā. Es atradu ļoti foršu lietus kostīmu Emīlijai.
ņau foršs, jo man patika ar to, ka viņš ir salīdzinoši plāns un es varu viņai uzvilkt apakšā zeķubikses un bikses un pa virsu šīs te un viņai būs silti un tāpat komplektā es viņai paņēmu šādu te ļoti piemīlīgu jaciņu. Arī Sinsejā es nedaudz kļuvu traka un nopirku viņai zeķubikses, bet kā redzat, šīs jau es esmu attaisījusi, jo es jau viņai šajās dienās vilku viņas kājās. Tāpat vēl viens iepakojums. Un jā, man patīk tas, ka, protams, ka Pepko un Sinsejā visas preces ir par pieejamu cenu. Tā kā jā, vēl zeķubikses Emīlija ir pilnīgi viennozīmīgi nodrošināta ar zeķubiksēm, tad es atradu vēl divas cepures Emīlē. Vienu šādu, manuprāt, ļoti, ļoti piemīlīgu, un tāpat šādu te melnu cepurīti ar dūrainīšiem. Paņēmu viņai vēl divus ļoti, manuprāt, mīlīgus džemperus. Vienu šādu te rozā un otru šādu te rozā ar bantītēm. Tā kā jā, tas ir viss, ko es šoreiz iegādājos Pepko un Sinsejā. Es zinu, ka varbūt kādam no jums tas liksies daudz, bet es, kā jau esmu minējis, es esmu no tām mamām, es uzskatu labāk vairāk nekā mazāk, kad pietrūks, jo dotajā brīdī ir tā, ka Emīlijai pārsvarā visi plaukti ir tukši. Viņai man ir bieži vien jāpiedomā pie tā, lai šīs te drēbes tiktu mazgātas laicīgi. Ar manu grafiku es teikšu, ka es gribu pievērsties veļas mazgāšanai maksimums vienu reizi nedēļā, proti, kad visa diena ir veltīta veļas mazgāšanai, bet lai es varētu maksimāli daudz izmazgāt, bet pārējā nedēļas laikā par to nedomāt, bet nu tā kā Emīlija ir Emīlija un bieži vien es viņu pārģēbu vairākas reizes dienā, arī drēbes viņai aiziet attiecīgi vairāk. Jā, tāpēc es arī pērku daudz, un es uzskatu, ka Pepko un Sinsejā ir tik pieejamas cenas, ka nav žēl tērēties, jo jā, protams, var ieguldīties, kas attiecās uz bērnu drēbēm. Es uzskatu, ka ka var ieguldīties virsdrēbēs un apavos, bet visādā citādā ziņā bērni šīs drēbes tik ļoti nodrillē, kad, manuprāt, ieguldīties kaut kādās super dārgās drēbēs, nu, viennozīmīgi nav jēga. Tā kā jā, man mīļie, es domāju, ka tagad es šo visu nolikšu, salikšu plauktos, lai šeit nebūtu tāda kaudze. Un tad, ko mēs ar jums darīsim? Un tad es domāju, ka es varētu uzlikt veļu. Katrā ziņā, jā, sākumā novāksim un tad domāsim. Labrīt, mani mīļie, labrīt. Man jums ir oficiāls paziņojums. Tik ļoti nogurusi, kā šobrīd. Es sen neesmu jutusies. Es vienkārši šodien vispār nevarēju atvērt acis. Vispār nevarēju piecelties. Labi, ka šodien ir sestdiena. Un principā nekur nav jāiet. Es jūtos piekususi, es jūtos īgna. Man ļoti nepatīk, ka man ir tāds stāvoklis. Un es esmu vēl nedaudz pikta par to, ka es uzzināju, ka mūsu mājai beidzot ir pieslēgta apkure. Jā, es vakar uzrakstīju mūsu kaimienei, vai viņa nezina, kad tiek plānots pieslēgt apkuri, un viņi man uzrakstīja, ka viņiem apkure ir. Savukārt mūsu radiatori ir pilnīgi augsti. Mēs sapratām, ka atkal ir šī te problēma, kad stāvvadā ir sakrājies gaiss, līdz ar to ir jāzvana nama pārvaldē, lai viņi brauc un salabo. Un es tikko pavadīju stundu, lai mēģinātu viņu sazvanīt, un viņiem vienkārši es nezinu, vai viņiem it kā tas ir uzlikts diennakts informatīvais tālrunis, lai pieteiktu avāriju. Es mēģināju viņiem zvanīt 4 reizes, zvanīju tik ilgi, es domāju, es gaidīšu vienalga, cik ilgi, kaut vai stundu, bet katru reizi pēc aptuveni 10-15 minūtēm telefons pats nometās, un tas mani padara dusmīgu. Fakts, ka es mēģinu sazvanīt un pieteikt, lai atbrauc un izlaiž gaisu no stāvvadiem, vai kāda tur tā tehnika ir, nezinu.
fakts, ka es nevaru viņus sazvanīt, un man ir jāpatērē stundu laika, lai viņus sazvanītu, un es pat nevaru sazvanīt viņus, jo viņi vienkārši met pēc 10 minūtēm automātiski nost, kas principā varētu nozīmēt, ka varbūt arī viņiem tur neviens nesēž, un tā ir vienkārši viņu sistēma. Padara mani piktu. Es kamēr zvanīju, es sākumā biju noskaņota ļoti jauki, bet ar katru zvanu, kad es gaidīju, un viņi vienkārši tik cūciski met telefonu nost, es paliku ar vien dusmīgāk. Jā. Automātiski dēļ tā, ka mājās ir vienkārši leduskapis, neko negribas darīt, bet labi, centīsimies šo dienu un uz manu garstāvokli pagriezt nedaudz patīkamākā gultnē, nedaudz priecīgākā gultnē, centīšos nenoskaņot sevi negatīvi, un pirmais solis, lai pagrieztu savu garstāvokli labākā virzienā, es uzcepšu mums bulciņas no rīta. Jā, es kaut kādas 2 vai 3 nedēļas atpakaļ gāju cauri saldētavas saturam, jo mēs ar vīru sarunājam, ka mēs īpaši neko klāt nepirksim, jo saldēta produkcija ir produkcija, kas mūsu mājās iet vislēnāk. Līdz ar to, jā, mēs līdz izvāksimies, mēs gribam vienkārši visu izlietot, kas ir tajā saldētavā. Tā kā jā, šodien brokastīs būs ābolu bulciņas, ābolu maizītes, kanēļu maizītes. Tā kā, jā, dodamies. Ko es varu jums teikt? Dzīve izskatās daudz krāsaināka. Es esmu pēdusi garšīgas brokastis, es sataisījos un pats galvenais man izdevās sazvanīt nama pārvaldnieku, un es lepojos ar sevi, ka es neizgāzu savas dusmas uz operatoru, jo, godīgi sakot, es biju ļoti nokaitināta, bet operatori nepie kā nav vainīgi. Tā kā jā, pieteicu bojājumu, ceru, ka viņi tuvāko dienu laikā atbrauks un paskatīsies stāvadu, lai mums mājās būtu silts. Un jā, tagad es uztaisīju savu otro dienas kafiju, paņēmu savu piezīmju blociņu un gribu saplānot nākamo nedēļu. Parasti es šo te plānošanu atstāju uz svētdienas rītu vai pēcpusdienu vai vakaru, bet man ir tāds jūta, ka rīt man īsti tam varētu arī nebūt laika. Un arī es vienmēr, kad plānoju, man gribās to plānošanas noskaņojumu, un šis ir tieši tas brīdis, kad man tāds ir apsēsties un saplānot, jo tas, ko es šodien noteikti gribu darīt, es gribu sakārtot 2 virtuves atvilknes, kur ir vienkārši mīļie. Man jums ir nedaudz kāns rādīt šīs atvilknes, es nezinu, kā viņas nonāca līdz tādam stāvoklim, kā viņas nonāca, bet kā ir, tā ir. Mēs šajā kanālā esam reāli un rādam visu, kā ir. Bet jā, tā kā jūs man diezgan bieži jautājat, kā es plānoju savu nedēļu, kā es tik daudz paspēju, es izdomāju, ka es padalīšos konkrēti, kā es plānoju savus sociālos tīklus, kā arī savu ikdienu. Principā jā. Katras nedēļas beigās es apsēžos un veltu labas 15, 20, 25 minūtes nākamās nedēļas plānošanai. Vienkārši mani draugi mani sauc par cilvēku plānu, un es to atzīstu, ka tā arī ir. Ja man nav plāna, es esmu nedaudz pazudusi, tas varbūt nav baigi labi, bet tā tas ir. Un ja agrāk es plānoju tikai konkrēto nedēļu, kas būs, tad tagad es esmu sākusi plānot arī 1 nedēļu uz priekšu tāda iemesla dēļ, ka bieži vien saturu, ko es lieku sociālos tīklos, tā kā aiznākamajā nedēļā man ir jāfilmē jau nākamajā nedēļā, tāpēc man patīk redzēt, kas man ir ieplānots gan nākamnedēļ, gan aiznākamnedēļ, lai saprastu, ko man vajadzētu filmēt. Un parasti es katra mēneša sākumā izplānoju visu mēnesi, kāds saturs man būs katrā no platformām. Tā kā es esmu aktīva 4 platformās, tad man ir jāsaplāno saturs 4 platformām, proti YouTube, Patreons, Instagrams un TikToks.
Un šis te mēneša plāns ir tāds aptuvens. Tas, ko es uzrakstu mēneša sākumā, vēl nenozīmē, ka es šo te plānu izpildīšu, bet man vismaz ir attiecīgi kaut kāds plāns, uz kuru skatīties, no kura es attiecīgi varu tālāk saplānot savas nedēļas. Tālāk es jau plānoju šīs te 2 nedēļas, pieņemsim 1. oktobra nedēļu un 2. oktobra nedēļu, lai saprastu, kas man ir jādara. Un tad trešajā atvērumā es jau rakstu konkrētajā dienā, piemēram, pirmdienā es rakstu, kas man ir jāizdara pirmdienā, otrdienā es rakstu, kas man ir jāizdara otrdienā, un, piemēram, ja šo nedēļas plānu es rakstu sestdienā, svētdienā, tad šo te nedēļas plānu es, protams, attiecīgi rakstu jau katrā darba dienā, vienkārši, lai saprastu, kas man ir jādara. Un šajā plānā es iekļauju arī visus mazos mājas darbiņus, piemēram, ielikt veļas mašīnu, izkludināt veļu, sakārtot to vai citu plauktu. Tā kā jā, mans plāns ir diezgan detalizēts. Es šādu plānu sāku rakstīt pirmo reizi aptuveni mēnesi atpakaļ. Man jāsaka, pēdējais mēnesis man ir bijis dikti produktīvs. Tā kā jā, kaut kā tā. Jo, pieņemsim, arī savā nedēļas plānā es rakstu, kādi 2 video man būs YouTube, kāds 1 video man būs Patreonā, cenšos arī uzreiz izdomāt, kāda tēma būs šim video. Tālāk man iet Instagrams, kur sākotnēji es sarakstu, kādas sadarbības man plānojās, un pēc tam papildus es pierakstu klāt, kādu saturu es varētu likt pati no sevis, jo ir ļoti būtiski likt ne tikai reklāmas sadarbības, bet arī kaut ko no sevis. Arī vienmēr atsakoju tādiem profiliem, kur, piemēram, ir tikai reklāma. Es ļoti labi apzinos, ka reklāmas tā ir daļa no satura veidošanās, un, protams, tas ir veids, kā nopelnīt, bet es uzskatu, ka, ja tu esi tās satura veidotājs, kurš liek vairāk reklāmas nekā publicē savu sevis veidoto saturu, tas jau liecina ļoti daudz par tevi kā par satura veidotāju. Manuprāt, man liekas, ka mans saturs ir ļoti labs, ka viņš nav pārsātināts ar reklāmām, tad es ļoti labi māku viņu sadalīt tā, lai jums, kā sekotājiem, būtu interesanti skatīties. Tā kā jā, man ir jāsaplāno tagad turpmākās 2 nedēļas. Man ir jāsaplāno YouTube, Patreons, Instagrams un TikToks, un to mēs arī tūlīt darīsim.
Thank you.